Padomā par šo, ja vien ir dūša tam un pats to vēlies. Vai tev ir vajadzīga valsts? Tev tiešām ir vajadzīgi tēlotāji, piemēram, tiesneši, kas fabricē lietas, apmelo cilvēkus, kaitē ģimenēm, un policija, kas nenoskaidro patiesību, liekulīgi pieņem, ka tiesa un prokurori visu pārbaudījuši, akli pilda noziedzīgas pavēles, tiesas spriedelējumus ieviešot dzīvē pret apmelotiem cilvēkiem, viņu bērniem, kam jau ir kaitēts. Tev ir vajadzīgi valsts mediji, kas kā iepriekš pieminētās ordas par taviem resursiem tev melo mafijas un partijas projektu interesēs un rada kaitējumu citiem. Tev ir vajadzīgi mediķi, kas tērpušies bieži vien baltā gaišā apģērbā dara nereti apzināti tumsas darbus, piedaloties afērās melu zinātnes slepkavu politikas vārdā. Vai tev ir vajadzīga valsts? Armija, kas pakļaujas tevi aplaupošām varām un kas nesargā tautu no laupītājiem, slepkavām, paši būdami daļa no šīs schēmas, darīdami, ko viņiem liek elles varas. Tev tiešām šo visu vajag? Vai tiešām tev ir vajadzīgas tādas skolas, kas kopā ar vispārējo izglītību, iebarot taviem un citu bērniem vispārējo un personalizēto dresūru un verdzisku lojalitāti parazītu varu priekšā un iedveš kāp pa elles karjeras kāpnēm, kur cilvēks tiek degradēts līdz līmenim cilvēka resurs un nav neaizvietojamu cilvēku, valsts piederīgais meliem? Saki, vai tev ir vajadzīgas baznīcas un citas prāta kontroles sistēmas, kas tevi māca krāt mantu mūžībai, kamēr paši baznīcas sistēmu kuratori to krāj izlaupa no jums šeit virs zemes? Vai tev vajadzīgas sektas viņu līderi, kas valsts tēlotāju svētkos gorās korumpētu mediju žurku priekšā un aizlūdz pēdiņās par oficiāļiem un lūdz Dieva pēdiņās? Faktiski elles svētību varmāku varām, un kas savus apvārdotos māca, mīca un moka ar pakļaušanās varām demagoģiju. Tev tiešām šo visu vajag, tev vienkāršajam cilvēkam? Cik ļoti tu esi apvārdots, apmuļķots un pat salauzts, ja visu šo tu ignorējot, norīji krupi un arī citus ar savu piemēru, cits ar savu balsi un vēl vairāk mudina iesaistīties kolektīvā sadismā un paškaitējumā, pašiznīcināšanās ārprātā. Agrāk tas notika krusta vārdā, kas pārtapis par sektas un valsts pēdiņās vārdu. Tu taču esi cilvēks, vai ne tā? Un cilvēkiem, kā labi zināms ikvienam, kas sevi ciena, nav vajadzīga neviena liekuļu izrāde un nekas no tā, ko īsteno valsts tēlotāju ordas.